kādu rakstu vietu no apustuļa Pāvila vēstules korintiešiem. Otrā vēstulē korintiešiem viņš raksta tādus vārdus. Otrā vēstule korintiešiem 12. nodaļa, un es izlasīšu no 7. panta līdz 10. pantam. Otrā vēstule korintiešiem 12. nodaļa no 7 līdz 10. Viņš raksta: lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmu dēļ, man ir dots dzelonis miesā. Sātana eņģelis, lai tas sistu mani, ka netop iedomīgs. Tādēļ es to kungu 3 reizes esmu lūdzis, lai tas no manis atkāptos, bet viņš ir sacījis: tev pietiek ar manu žēlastību. Jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāk par mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ. Jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Un šodien es gribu domāt par šiem vārdiem. Par šiem vārdiem, ko Pāvils saka, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Kur ir loģika? Kā tas ir? Tad, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Mēs zinām, ka pasaulē, ja tu esi nespēcīgs, tad tev pastums malā, un, varbūt arī vēl labi, ja kāds nesabradās un virsū neuzkāps, bet paies garām. Ja tu esi spēcīgs, jā, tad no tevis pierausies, tad tev varbūt arī cienīs, bet šeit Dieva vārdā rakstīts, tad, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Un tad mēs lasām, ko Pāvils raksta par sevi, par savu nespēku, par savu nespēcīgumu. Es gribu šo uzskaitījumu nolasīt jums. Mēs esam kādreiz to jau lasījuši. Viņš ar 3 reizes dabūja rīkstus. 1 reizi man mētāja ar akmeņiem. 3 reizes biju ūdens briesmās. Tad laupītāju briesmās. Tad briesmās savu ļaužu vidū. Briesmās pagānu vidū. Briesmās pilsētā. Briesmās tuksnesī. Briesmās uz jūras. Briesmās viltus brāļu starpā, darbā un pūlēs, daudzās bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā un kailumā. Vai mums ir pazīstama kāda no šīm lietām? Vai mēs varam sacīt, jā, tas arī par mani? Tur arī es esmu bijis šajās briesmās, šajās grūtībās. Un tad Pāvils saka, bet tad, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Pāvil, kā tad tu visās tajās briesmās tāds baigais varonis biji? Par ko viņš raksta? Uz ko viņš atsaucās? Mēs domāsim kopā par to. Kā to var sacīt, ka tad, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Bet es gribu vēl mazliet pakāpties atpakaļ uz veco derību. Un es gribu domāt, man ļoti patīk šis vīrs Jāzeps, par kuru raksta 1. Mūzes grāmata, par kuru raksta vecā derība un šis viņa stāsts. Katru reizi viņš bija savā nespēkā spēcīgs. Vai tad ne tā? Viņš bija starp brāļiem jaunākais. Vienmēr viņu tur tā kā apcēla, bet viņš bija tēva ieredzēts un te pašā laikā tie brāļi tā kā arī bišķi pierāvās no viņa. Līdz brīdim, kad viņi bez tēva klātbūtnes varēja viņam tikt klāt un tad iemeta bedrē. Bet arī tur viņš nepalika tajā bedrē, tajā nespēkā. Vienalga, Dievs darīja, ka viņš tika izcelts ārā no šīs bedres. Un tad viņš nonāk Ēģiptē. Viņš nonāk Potifara namā kā vergs, nespēcīgs. Kas var būt vēl nespēcīgāks kā vergs, kas faktiski nebija cilvēks, viņš bija kā lieta, kur jebko varēja darīt ar viņu. Viņš nonāk šajā vietā kā vergs, un atkal viņš bija spēcīgs, jo tādēļ, kad šis Potifārs iecēla viņu par visu savu īpašumu. Tu būsi pārvaldnieks, tu valdīsi par visu to. Augstākais, kas var būt, pār visiem citiem vergiem. Kad viņš bija nespēcīgs, viņš bija spēcīgs. Un tad mēs zinām tālāko šo stāstu. Un tad viņš apmelots nonāk cietumā.
Un atkal, kad viņš bija nespēcīgs, ielikts cietumā, kur faktiski nespēkā Dieva spēks viņu atkal paceļ, un viņš kļūst virs visiem tiem cietumniekiem. Viņš kļūst par pāraugu šajā cietumā. Un tad viņu ved faraona priekšā, cietumnieku, apcietinātu vergu pie faraona, kas vēl nespēcīgāks var būt. Un faraons viņu ieceļ pēc Dieva ziņas, jeb saskaņā ar Dieva gribu un ziņu, ieceļ pār visu Ēģipti. Tad, kad es esmu nespēcīgs, es esmu spēcīgs. Pretēji visiem mūsu sabiedrības uzskatiem, mūsu loģikai, mūsu izpratnē, mūsu pieredzei, tajā brīdī, kad viņš bija nespēcīgs, viņš bija spēcīgs. Tad, kad viņš bija nespēcīgs līdz galam, līdz pēdējiem, kad nebija vairs zemāk kur, kā ir ar tevi? Vai arī tavā dzīvē ir šāds brīdis, ka tu apzinies vai jūties, ka viss, te ir mans spēka izsīkums. Dievs, es nevaru vairāk, es esmu nespēcīgs. Tajā brīdī atceries, ka tu esi nederīgs pasaulē, bet derīgs tam kungam. Dievs grib izveidot sev celtni, valstību, ēku, būvi, templi no dārgakmeņiem. Bet katram no šiem dārgakmeņiem Dievs pieļauj apstrādi. Pieļauj veidošanu un slīpēšanu. Lai šis tiešām būtu dārgs akmens Dieva rotā, Dieva templī, Dieva skaistumā un krāšņumā. Un tajā brīdī, kad tu esi spēcīgs, tevi nevar apstrādāt. Tev nevar neko darīt, jo tu esi spēcīgs. Tikai tajā brīdī, kad tu esi nespēcīgs, tad, kad tu esi līdz galam nespēcīgs, kad tev vairs nav nekā no sava spēka, tad Dievs var darīt ar tevi kādu lietu, parādot viņa spēku tavā dzīvē. Nederīgs pasaulē, bet derīgs tam kungam. Un katrs dārgakmens tiek apstrādāts, veidots, slīpēts, un arī Dievs pieļauj savu dārgakmeņu izveidē, šo veidošanu, slīpēšanu, pulēšanu, dedzināšanu, kausēšanu, tikmēr, kamēr viss nederīgais tiek noņemts nost, kamēr tiek noņemts nost tas, kas neder, lai būtu par dārgakmeni. Kāds tad ir šis dārgakmeņu sagatavošanas process? Vispirms jau kur viņus iegūst? Es domāju, ka tās nav tādas ērtas un labiekārtotas vietas, kur mēs tagad aizbrauksim, tur kafijas automāts, smuki pārasfaltēti ceļi ar auto stāvvietu un parkingu un viesnīcu, un tagad mēs meklēsim dārgakmeņus. Diez vai tādās vietās jūs atradīsiet dārgakmeņus. Vienmēr tas notiek ejot caur kādām grūtībām, ērkšķiem, dubļiem, caur kaut kādām vietām, kuras ir nepieejams, kur nevar piebraukt, kur ir jāpiepūlās un jādara kādas lietas, lai varētu atrast šo dārgakmeņus. Un tad, kad dārgakmeņs ir atrasts, tad notiek sākotnēji šķirošana. Viņš šķiro šos dārgakmeņus, jo tur ir salasīti, un tad kādi viņi ir, pēc krāsas, pēc cietības, pēc kādiem kritērijiem, pēc kaut kā. Kā šis akmens varēs tikt veidots un kā viņš derēs, redzot to tālāko. Un tieši tāpat Dievs mūs ir radījis, veidojis un ielicis šajā pasaulē, un katram mums ir cits raksturs, citas īpašības, citas uztveres spējas, citas, jebkas savādāks nekā citiem. Mums pat pirksti ir 10, kuriem katram savādāks nospiedums ir. Un visiem tiem 8, jeb cik miljardiem cilvēku nav vienādi šie pirkstu nospiedumi. Dievs katru ir radījis kā īpašu dārgakmeni. Un tad, kad mēs esam šajā pasaulē, kad mēs sākam dzīvot, kad mēs sākam sevi apzināties, tad Dievs šķiro un pārbauda. Ved cauri kādām lietām, kādiem pārbaudījumiem. Tur, kur kļūst redzams mūsu pielietojums. Šim dārgakmeņu pārbaudēm dažādas testēšanas metodas. Tur skata ar rentgenu viņus cauri,
skata dažādos veidos, vienkārši vizuāli, pēc svara. Un tad, kad ir atlasīti šie dārgakmeņi, tad viņu sāk griezt. Griezt, lai formētu. Jo tādēļ, ka dabīgie akmeņi nekad nav īsti tai formai atbilstoši, no kur viņš tālāk ir pielietojums paredzēts. Un tad kaut kas ir jānogriež. Kāda šķautne, kāds asums un kaut kādas jāiegūst ir plaknes no viņa, kuras varēs pēc tam vēl vēlāk slīpēt. Viņas sagriež formā un tad izveido kādas plaknes, lietojot asmeņus, dimanta asmeņus, lāzerus, ar ko mūsdienu laikmetā šos akmeņus griež. Un tad kaut kas tiek nogriezts, kaut kas tiek atņemts. Un mēs kā cilvēki varam sacīt, Dievs, kas notiek? Kāpēc man to atņēma? Kāpēc? Es esmu šeit bez tā palicis. Es taču zinu, man tur būtu citādāk. Kāpēc man to noņēma? Kāpēc es esmu šajā situācijā? Tad, kad ir izveidots šīs plaknes dārgakmenim, tad sākās pulēšanas process. Cik tas var būt nepatīkams, jo mazie tie graudiņi perzē un pulē un pulē un pulē. Dievs, beidzam, jau pietiek, viss jau nevajag, es jau vairs nevaru izturēt. Un pulē un turpina. Dievs, es vairs nevaru. Un pulē, lai būtu vajadzīgais spīdums. Un tad, kad ir šis izskats, kad ir šis spīdums, tad ir dārgakmeņiem kvalitātes kontrole un certifikācija. Tad šos gatavos dārgakmeņus pārbauda eksperti. Un tad novērtē tīrību, krāsu, griezumu. Un tikai tad viņus iekļauj rotas lietās vai kādās kolekcijās. Un cik interesanti, ka šajā dārgakmeņa apstrādes procesā katrs no šiem posmiem ir ļoti būtisks, svarīgs un nepieciešams, lai no kaut kāda parasta, varētu teikt, minerāla iegūtu augstas klases dārgakmeni. Un Kristus veido no ļaudīm, no saviem ticīgajiem, veido dzīvu dārgakmeņu valstību. Valstību no dzīviem, dārgiem akmeņiem. Un mēs katrs esam šis īpašais Dieva veidotais dārgakmenis. Un tādēļ Pāvils var rakstīt šos vārdus. Viņš raksta, man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās un vajāšanās. Man ir labs prāts. Citā tulkojumā es lasu, man patīk vājības, pārestības, bēdas. Pāvil, kas notiekās? Kā tas var būt? Kā tev tas var patikt? Varbūt precīzā tulkumā es gūstu patikšanu. Tu esi tāds kaut kāds mazohists. Tu gūsti kādu prieku no tā, ka tev pāri dara. Citā vietā Pāvils saka vēstulē kolosiešiem, viņš saka, tad es esmu līksms savās ciešanās, kuras es nesu jūsu labā. Līksms ciešanās. Labs prāts, ja patīk pārestības. Tiešām tu esi tas, kuram vajag, lai tevi moka, lai tev tas sagādā kaut kādu baudījumu, tādu novirzi no normalitātes. Es domāju, nē, jo citā vietā mēs lasām, ko Pāvils saka vēstulē Galatiešiem 2. nodaļas 20. pantā. Viņš saka, līdz ar Kristu es esmu krustā sists. Un nu nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Un cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Un vēl citur viņš raksta, 2. vēstule Korintiešiem, 1. nodaļas 3. pantā. Slavēts, lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlstības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās. Tātad viņš meklē iepriecu bēdās, nevis gūst iepriec no ciešanām, bet viņš saka, es esmu priecīgs šajās ciešanās. Es esmu līksms, ka par mani nāk šīs ciešanas,
Jo es esmu krustā sists līdz ar Kristu un dzīvoju. Vairs ne es, bet manī dzīvo Kristus. Un tad viņš saka, turpat viņš saka, iepriecināšanas Dievs mūs iepriecina, lai mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to ieprieci, ko paši no Dieva esam saņēmuši. Jo ja tu neesi izgājis šim procesam cauri, tu nevari iepriecināt. Ja tu neesi caur tām bēdām izgājis, tu nevarēsi arī otram līdzās atrasties. Nespēsi saprast viņu. Nevelti mēs zinām to, ka paēdušais jau to neēdušo nesapratīs. Viņš var sacīt, jā, es apzinos, es saprotu, bet ja tev vienmēr ir bijis un nekad nav pietrūcis, tu nespēji to saprast, kā tas ir, kad nav. Jo Pāvils saka, tā kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojas mūsu iepriece caur Kristu. Tā kā ciešanas spēcīgi darbojas, tāpat arī iepriece spēcīgi darbojas caur Kristu. Un tad viņš var sacīt vēstulē Filipiešiem, viņš saka, priecājieties iekš tā kunga vienmēr. Es vēlreiz saku, priecājieties. Par ko priecāties? Par ko priecāties bēdās, slimībā, sāpēs, atstumtībā, trūkumā? Par ko? Par ko priecāties? Pāvili. Viņš saka, tad, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Par to priecājies. Par to spēku, kas nespēkā varens parādās, par to priecājies, par Dieva spēku tavā dzīvē. Jo viņš saka, nu nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Un ja nedzīvoju es, tad man nav vairs iemeslu nemieram par to, kas notiek ar mani. Jūs saprotiet ļoti skaidri un saprotam. Ja tas neesmu es, tad par ko man uztraukties? Par to, kas notiek ar mani. Nu, nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Dzīves vētras pašā vidū Kristus mierīgi guļ laivā. Un arī es līdz ar viņu atrodos viņa atdusā, šajā mierā. Vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Vēstulē Ebrejiem ir sacīts, tad vēl atliek svēta dusa Dievu tautai, jo kas ir iegājis viņa atdusā, tas arī pats atdusējies no saviem darbiem. Kas ir tas, kas mums palīdz atrasties viņa atdusā? Kas ir tas, kas man palīdz atrasties viņa atdusā? Tad, kad apkārt ir nemieris, vētras, trūkums, kad ir grūtības, sāpes, kas palīdz atrasties viņa atdusā? Jā, skatīt viņa darbus, redzēt to, ko Dievs dara. Zinot un atminoties un atgādinot sev, cik reizes Dievs man nav izvedis, izcēlis no neiespējamā. Cik reizes Dievs man nav atkal nostatījis uz ceļu tur, kur man likās ir neiespējami, nekas nevar notikt, bet cilvēks, kā saprāt, viss ir beidzies. Šeit ir cauri, nu nav vairs turpinājumu. Dievs saka, man ir. Tavs prāts nav mans prāts. Skatīt viņa darbus. Skatīt to laiku vai atcerēties, kad ir piedzīvots viņa tuvums. Kad tas ir tas brīdis tavā dzīvē, kad tu piedzīvo Dievu tuvumu? Vai tu zini, atceries to? Tad, kad tu zināji, kungs, es esmu tagad kopā ar tevi, šeit tu esi, es zinu, es jūtu tavu roku, es jūtu savu roku tavējā, es jūtu, ka tu vadi. Kad ir šis brīdis? Pieraksti to, lai tu varētu atcerēties tajā brīdī, kad tev būs grūti. Es ar to kungu esmu kopā bijis. Tas nav no kāda cita stāstīts, bet es pats to esmu piedzīvojis. Ja tas ir tikai cits stāstīts, tad tev ir jāpiedzīvo tas. Tad tev šodien tas ir iespējams mainīt savā dzīvē. Kad ir tas brīdis, kad tu piedzīvo viņu tuvumu? Un vēl kādos spiedīgos apstākļos, kad atrodies spaidos, redzot Dieva radīto dabas krāšņumu. Tas ir tas, ko šobrīd varbūt vienīgo var sacīt arī tie, kuri netic Dievam. Psihologi, nu paskaties uz dabu, nu tu redzi to visu, kas ir dabas skaistumā. Bet es zinu, ka Dievs to ir radījis tam skaistumam, lai es to varētu baudīt. Es atceros kādu lasīju rakstu, kur vīrs, kas koncentrācijas nometnē, viņš saka, jā, mums naktī izved augstumā, bet zvaigznes mums nevar atņemt. Mēs viņus redzam. Mums viss ir atņemts.
cilvēku atmests, apstākļu nospiests, bet garā atraisīts un Kristū brīvs. Jo nu nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Un viņam, Kristum, es zinu, ka es esmu izredzēts un dārgs. Mēs lasījām, kur vecā derībā bija rakstīts, es savu taisnību tuvu esmu atnesis, tā vairs nav tālu, un man palīdzība nekavēsies. Ciānai es gribu piešķirt glābšanu, un es gribu mazliet pārfrāzēt un sacīt, tev es gribu piešķirt savu glābšanu. To saka Dieva vārds šodien, man un tev. Un viņš to grib piešķirt tad, ja tu esi nespēcīgs līdz galam, nederīgs šai pasaulē. Tad viņš piešķir tev savu glābšanu. Tad Dievs man šodien liek tev sacīt, tev es gribu piešķirt šo glābšanu. Mans gars tevi šodien atsvabina no tevis paša, no tava es, tas, kurš cieš, kuram ir grūti, kuram pārdara, kuram sāp, kura es tiek pazemots, un pārrada tevi par jaunu, dārgu un certificētu rotu viņa draudzes vainagā. Globālās, lielās Kristus draudzes vainagā, ne tajā, kur mēs redzam tikai šo lokālo draudzi, bet viņa vispārējās draudzes vainagā, kura sastāv gan no tiem, kas jau vairs nav šajā pasaulē, gan no tiem, kas varbūt vēl nav ienākuši šajā pasaulē. Lielā un globālā Kristus draudze, kur visi tie, kas ir Dieva bērni, ir iekļauti. Šīs draudzes vainagā viņš tev kā dārgakmeni ir paredzējis vietu, kurā tevi ir jāievieto. Un priekš tā ir kaut kas jānoslīpē, un priekš tam kaut kas jāuzspodrina, un priekš tam kaut kas varbūt ir jāpadara sāpīgs. Kristus gars dod liecību tavai sirdī. Tad, ja tu šodien esi nederīgs, ja tu esi atstums, ja tu esi nespēcīgs līdz galam, tad viņš dod liecību tavai sirdī. Tu esi derīgs un vērtīgs tam kungam. Vai tu saklausi šo liecību? Vai tavs gara auss ir atvērts, kas dzird šo liecību? Ja nē, tad tev ar steigu jānāk pie Dieva un jāsaka, Dievs, mans acis ir auss aizbāzts, es nedzirdu. Es nedzirdu to, ko tu man saki, bet viņš to saka tev. Viņš saka un atgādina, šīs zemes laicīgie grūtumi, viņi paies. Viņi paies ātrāk vai vēlāk viņi paies, bet mūžīgā svētlaime paliks tava. Tā ir katra ticīgā neatņemama sastāvdaļa, kuru nav iespējams atņemt. Tas paliks tavs. Jo kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk par mums, tikpat spēcīgi darbojas mūsu iepriec caur Kristu. Un šo iepriec pravietis pasludināja jau 500 gadus, 1000 gadus pirms Kristus dzimšanas un pirms viņa ciešanām, pirms viņa krusta nāves. 1000 gadus jau iepriekš. Es gribu lasīt Jesajas grāmatu, mēs zinām šo raksturvietu, esam bieži citējuši, kur viņš saka, tas kungs mani svaidīs sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, man sūtīs dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Tiem, kas skums Ciānas dēļ, dāvāt galvas rotu pelnu vietā, prieka eļļu sēra drēbi vietā, svētku drānas noskumušu gara vietā, lai viņus varētu saukt par taisnības kokiem, kas tā kunga dēstīti viņam par godu. Lai tevi un mani varētu saukt par dārgakmeņiem, kas veidoti tam kungam par godu. Amen. Amen.